Tiek uzskatīts, ka Valentīna dienas nosaukums cēlies no Svētā Valentīna, kurš 3. gadsimtā slepus salauzāja pārus, pārkāpjot tā laika aizliegumu. Par šo rīcību viņš tika apcietināts un sodīts ar nāvi, bet pirms tam, kā vēsta leģenda, nosūtījis vēstuli savai mīļotajai, parakstot to ar Tavs Valentīns. Laika gaitā Valentīna diena ir kļuvusi par svētkiem, kuros mīlētāji cenšas pārsteigt viens otru. Mūsdienās šie svētki tiek svinēti dažādi, no romantiskām vakariņām līdz pat pēdējā brīža dāvanām. Kartupeļus uzcepu sievai no rīta, brokastīs. Iesim uz pirtī, kubināšu zivi, iedzersim kādu glāzi vīna glāzi. Arī kafejnīcas un restorāni izjūt, ka iedzīvotāji izvēlas pavadīt Valentīna dienu romantiskās vakariņās, bet ne visi apmeklētāji iepriekš piesaka savu ierašanos. Ļoti aktīva rezervācija, 80% ir rezervācijas 2 personām. Mums būs pilna zāle, un mēs jau gatavojamies arī tam, ka vajag kaut kādas papildu vietas, un nāks arī cilvēki, kas vienkārši nav rezervējuši. Tāpat vīrieši mēdz pārsteigt mīļotās sievietes ar rotas lietām, tomēr tirgotāji atzīst, ka pirkumi parasti tiek veikti pēdējā brīdī. Pārsvarā tie ir komplekti, apzeltīti, auskari, rokasprādzes, un mēs palīdzam vīriešiem izvēlēties, jo pārsvarā viņiem ir nepieciešama palīdzība dāvanu meklējumos. Vīrieši, ja godīgi, neko nedara laicīgi, un arī par puķiem nedomā laicīgi. Mums ir, arī statistika pierakstīta, kad būs tās pēdējā dienas pasūtījuma, ka mums ir jābūt uz to gataviem. Ziedi ir vispopulārākais veids, kā pārsteigt savu otru pusīti. Obligāti sievai nopirkšu lielu skaistu puškīti, noskūpstīšu un apsveikšu Valentīna dienā. Ziedu veikalos atklāja, ka Valentīna diena ir 2. gada darbīgākais laiks. Vēl aktīvāk ziedus pērk sieviešu dienā 8. martā. Ja pirms gadiem 10-15 tas bija tāda diena, kad tikai jaunieši to atzīmēja, tad tagad to svin jau arī pāri ar gadu stāžu. Veikala vadītāja teica, ka vīrieši nereti izmanto Valentīna dienu, lai izteiktu savai mīļotajai bildinājumu, lūdzot pievienot īpašu zīmīti pie ziedu kompozīcijas. Floristi, veidojot šos pasūtījumus, izjūt īpašas emocijas. Šis datums tiek izmantots arī, lai salauzātos. Piemēram, Jēkabpils novada dzimtsrakstu nodaļā šodien laulību gredzenus mīj 3 pāri. Kāte Katrīna Strode, Kaspars Daņiļevičs, Vidusdaugavas televīzija, speciāli RTV.